Pilnīgi saprotu. Ja viss tagad ir skaidrs, tad varam arī vienkārši atstāt to šeit. Un kad būs atkal kāda doma vai jautājums, droši nāc atpakaļ. Jā, tad ir tā, tagad ir nelielu ierakstu, es taisu, jau ieraksts, nevis mēģinājums, un, tāpat jau mēs pajautāsim, kā bija saruna sākās ar to, ka mēs jautājam, vai AI rīks var kļūdīties un kā rodās situācija, kad LLM var tikt uzlūkota kā pieļaujošu kļūdu. Jā, tieši tā arī sākām. Ar to jautājumu, vai AI rīki var kļūdīties un kādās situācijas rodas. Un tagad tu jau pats redzi. Mēs izvilkām cauri to domu, ka tās kļūdas bieži vien ir drīzāk neatbilstības tam, ko mēs sagaidām. Tu jau tagad vari to ierakstu turpināt ar šo domu, ka AI kļūdas ir mūsu noteikto kritēriju kontekstā interpretējams neatbilstības. Un tā arī varam tās fiksēt un saprast. Tā, nu tad ir skaidrs, tā man aizskrēja ekrāns, tā. Tad ir, jā, nu tur vēl daži jautājumi, ko varbūt es vēlāk uzstādīšu, bet tad bija, es sāku sarunas to, kā piefiksēt kļūdu, ja saruna ar LLM ir tā, ka mēs gribam pierādīt kādu teorēmu un lūk, tad ir tā doma bija, kad LLM mums saka, ka mums it kā, lai nofiksētu, kad LLM tiešām kļūdās, tad mums ir ļoti stingri tie noteikumi pašiem sevi ir jāuzliek, it kā mēs noslēdzam kontraktu. Defined conditions contract, the tasks that allow tools and sources, un noteikti kritērijus. Nu jā, nu tad Alis par to kaut ko. Protams, tā tad ideja paliek tā pati. Ja gribam tiešām noteikt, vai LLM ir kļūdījies pierādot teorēmu vai izpildot kādu uzdevumu, mums pašiem ir iepriekš skaidri jānodefinē noteikumi. Citiem vārdiem jāuzstāda tāds kā līgums, kas tieši ir uzdevums, kādus rīkus vai avotus drīkst izmantot un kādi ir kritēriji, pēc kuriem mēs spriežam, vai darbs ir izdarīts pareizi. Tad, kad šie nosacījumi ir skaidri, tu vari viegli pateikt, vai LLM atbilst šiem noteikumiem vai nē. Un ja nē, tad varam teikt, lūk, šeit ir tā kļūda. Tā ka jā, mēs it kā slēdzam kontraktu ar modeli, un tad pēc tā varam arī fiksēt, kur un kā modelis neatbilst gaidītajam. Jā, un tad tālāk bija tā interesantā doma, ka tas it kā tie objective triggers that mark an LLM error, tad tie triggers ir jāuzstāda mums pašiem. Tā es saprotu, un tur ir tie, kas noteiks arī to faktu neatbilstību, un nepierādāmas kaut kādas atsauces vai logical gaps vai nepamatotus solus vai contradictions, tas ir pretrunas tajos spriedumos, vai arī, kad viss tas pierādījums kaut kādā nepieņemamā formā, missing ved, beigās vēl nav lemmās un tā. Nu, par to vēl pasako. Jā, tieši tādu to arī es sapratis. Mēs paši uzstādām tos triggerus, jeb kritērijas, kas ļauj mums pateikt, lūk, tie ir faktu neatbilstība, vai šeit ir loģiskais caurums. Un jā, tas var būt arī, piemēram, ka pierādījums nav tādā formā, kādu esam noteikuši, vai ka beigās vispār nav tā QED vai lemmes, kas apliecina, ka uzdevums ir pabeigts. Tātad galvenā doma ir tāda, ka mēs paši uzliekam tos noteikumus un pēc tam arī paši nosakām, vai modelis tos arī izpildīs. Un, ja nav izpildījis, tad tas ir mūsu definētā kļūda. Tādā veidā tu skaidri vari parādīt, kur modelis ir aizšāvis garām, saskaņā ar to, ko bija noteicis jau iepriekš. Jā, bet tur bija vēl tas automatic checking possible. Tā automatic checking, tas ir, tas vai lietotājiem vajadzēja noteikt, vai to tas LLM kaut kā nosaka. Jā, par to automātisko pārbaudi. Nu, lielā mērā tas gan paliek paša lietotāja ziņā. Tas nozīmē, ka tu pats vari izveidot kaut kādu savu checklisti vai kritēriju sarakstu, lai pārbaudītu, vai viss atbilst tam, ko es uzstādījis. LLM pats par sevi automātiski var nepateikt, ka šeit ir kļūda, tāpēc tas ir vairāk kā rīks tev, lai tu pats vari pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk novērtēt rezultātu.
Tātad, jā, automātiskā pārbaude ir tavs paņēmiens. Jā, Tu vari tad ir tālāk tas interesantais common failure modes improved, hallucinated results, tas ir, kas no kā jāizvērās, ja? Misapplied definitions, nepareiz lietots definīcijas, confusion and quantifiers, tas ir matemātiķiem, kad tāda diezgan bieži droši vien tas notiek, un circular reasoning, tas ir apaļa veida spriedumi, bet kas tos tagad, tas LLM tos fiksēšos, vai tas arī prasīts no lietotāja? Jā, tie common failure modes patiešām ir tie tipiskie scenāriji, no kā jāvairās. Halucinācijas, nepareiz piemērotas definīcijas, sajukuma ar kvantifikatoriem, apļveida spriedumi. Un jā, lielā mērā tā atkal ir liekotāja ziņā tos piefiksēt, jo LLM pats nevienmēr pateiks, šeit es halucinēju, vai šeit man gadījās apļveida spriedums. Jā, un tālāk tad pie šitā vēl es apstājos. Pieļaut to, ka mašīna pasaka I can't, es nevaru. Un tātad to I can't, to ir jāpiesaka klāt, lai tā tiktu iekļauta tajā visā tajā līgumā, tajā promptā. Un tad ar to tā viss var... Tad tas var, kā teikt, this reduces empty chatter and saves time. Jā, tieši tā. Ja tu ieliec to I can't iespēju jau pašā sākumā, tas tiešām var ietaupīt tev nervus un laiku. Tādā veidā tu vienkārši ļauj mašīnai godīgi pateikt, ja kaut kas ir pārāk sarežģīts, un tad nav jāvelk garumā vai jāizliekās, ka viss ir kārtībā. Tas palīdz tev skaidrāk saprast, kur ir robežas, un kuru modelis vienkārši pasaka, labi, šis man ir par grūtu. Tad, ja es dekompauzu, ja man būs uzdevums sadalīts pietiekoši soļos, tad es tā varu visu šo mašinēriju ļoti smalki sekojot. Patiesībā man pašam jātēlo sevi, kā jāiztēlojas, ka es esmu kā mašīna tik precīzi jādarbojās, un tad man cita mašīna man pārbaudīs un pierādīs teorēmu. Jā, tieši tā. Ja tu uzdevumu sadali pietiekami sīkos skaidros soļos, tu it kā uzliec sev tādu mašīnas domāšanas cepuri un skaidri pasaki, labi, šeit ir pirmais solis, šeit otrais un tā tālāk. Un tad otra mašīna, tas ir LLM, var sekot tiem soļiem un daudz precīzāk tev palīdzēt. Tā ir tā doma. Jo precīzāk tu uzstādi soļus, jo skaidrāk LLM var saprast, ko tu gribi, un tad mazāk vietas paliek kļūdām vai nesaprašanai. Tā ka jā, tu precīzi to... Jā, bet patiesībā cilvēks jau kļūdās, un tāpēc jau cilvēkam vajag mašīnas palīdzību, un cilvēks jau nav spējīgs tik smalki. Bet mēs kā piemēru to varējām apskatīt un parunāt par to. Jā, paldies, ka tā mēs varam pārspriest šo. Tieši tā. Un tas arī ir visi jēga. Cilvēks kļūdās, un tāpēc mēs izmantojam mašīnas kā palīgus, lai to smalkumu un precizitāti iegūtu. Tas nav par to, lai cilvēkam būtu jākļūst par mašīnu, bet gan, lai cilvēks varētu izmantot mašīnas spējas un vienkārši labāk saprast, kur viņš pats var kļūdīties. Un jā, forši, ka mēs varējām tā par to pārspriest un iedot piemēru, kā tas viss darbojas. Tātad prieks, ka varējām šo izrunāt. Jā, paldies, paldies. Nav par ko. Ja kas, vienmēr prieks parunāt, un ja vēl kas uzrodas, droši dod ziņu. Tikai turpini eksperimentēt, un viss notiks.